Šonedēļ Madonas novada pašvaldībā uzsākt attīstības programmas un teritoriālā plānojuma sabiedriskā apspriešana. Ik vakaru Madonas novada attīstības programmas darba grupa ierodas kādā no 14 novadā ietilpstošajiem pagastiem. Vietējie iedzīvotāji aicināti paust domas un priekšlikumus par visdažādākajām jomām novadā – izglītību, kultūru, uzņēmējdarbību, sabiedriskām aktivitātēm. Darba grupas uzdevums ir viedokļus apkopot un pēc tam ievērtēt kopējā novada attīstības pamatdokumentā. Novada attīstības plāns, jeb attīstības programma ir dokuments, kurš fiksē situāciju, kādā mēs esam patreiz, kāds ir novads, pilsēta un pagasti, un uzburtā teikt vīziju par to, kādam šim novadam jāizskatās nākotnē. Lai arī attīstības plāna apspriešana tikko sākusies, jau tagad vērojama tendence pagastos diskutēt par vietējām problēmām un aktualitātēm. Katram tomēr savs lauciņš tuvāks. Vairāk tomēr ir savās interesēs, nevis novada kopējās interesēs, bet vairāk ir savās, tendēti tomēr uz savām interesēm. Bērzaunes pagastā sanākušo maz, taču tiem, kas ieradušies, ir ko teikt. Arī ārpus pagastmājas sastaptajiem ir savs viedoklis un vairums ir dzirdējuši, ka novadā tiek izstrādāts jauns attīstības plāns, kas būtu jāņem vērā, veidojot plānu nākamajiem novada 7 gadiem. Lai viss novads attīstītos, tas ir diezgan pozitīvi, ka viss attīstās diezgan vienmērīgi, ka nav būtībā tas pilsētas. Un tad, lai arī tā turpinātos. Droši vien viss, lai būtu atbilstoši tur likumdošanai, lai tur pēc tam nebūtu nekāda problēma. Un viss. Pirmām kārtām jau tas ir arī novadā, tas ir jau pašā galvā augšā tur, kad vajadzētu kaut kā dalīties vienmērīgi. Lai neskatoties uz to, vai ne, ka, teiksim, labi, es tur sēžu, es tur lemju, vai ne, un tā tālāk, vai ne, bet te ir cilvēks, kurš ražo kaut kādu reālu produkciju, ar ko baro mūsu tautu un tā tālāk, vai ne, tam praktiski ir ļoti maz, es par to, ka es kaut ko tur lemju un kaut ko daru, vai ne, es saņemu ļoti daudz, kaut kādu mērenību tomēr atrast. Lai būtu ražošana, domāju, cilvēkam darbvietas būtu, lai piesaistītu, jaunatni palikt, ja? Lai viņiem nebūtu jābrauc uz ārzemēm. Tas, es domāju, nebūtu nemaz tik maz svarīgi. Šī programmā es vēlētos, lai arī padomā par uzņēmējiem, ne tikai par attīstību un par kaut kādu skaistumu, piemēram, tā kā kādreiz savā laikā Ķirsons cīnījās par savām tiesībām, lai varētu bāzi attīstīt, tā arī mēs gribam cīnīties par savām tiesībām, lai neliedz mums, teiksim, tādu darbību, kas vienkārši nebremzē mums uzņēmēju darbību. To, kāda situācija Madonas novadā ir pašlaik, ietekmēt nevar, taču to, kādā virzienā novads attīstīsies turpmāk, ir pašu rokās. Projekta izstrādātāji cer, lai topošais dokuments nebūtu tikai formāli sarakstīts papīrs, bet gan kopā apkopots un izveidots dzīvotspējīgs darba rezultāts. Iedzīvotāji savus priekšlikumus var iesniegt līdz 31. augustam.